Vakar arēnā Rīga valdīja īsti hokeja svētki. Ne tikai tāpēc, ka tika uzstādīts šīs sezonas apmeklējuma rekords 9510 skatītāji, bet arī tāpēc, ka maču vēroja īsta zvaigžņu komanda. Universāla veikals Stockmann zvaigžņu komanda. Par šīs komandas dalībnieku varēja kļūt ik viens, kurš līdz 30. septembrim iegādājās Stockmann privāto zīmolu preces otrajā stāvā vismaz 30 latu vērtībā. Diena bija īpaša, jo ik viens no zvaigžņu komandas dalībniekiem saņēma īstu Dinamo kreklu, ar kuriem viņi iesildījās pirms mača pret Omskas Avangardu, kurus hokejisti bija papildinājuši ar saviem parakstiem. Izlozes galvenās balvas ieguvējs saņēma Sanda Ozoļa kreklu, kā arī biļets uz zvaigžņu spēli, kura notiks šeit pat Rīgā. Sands ir tavs mīļākais spēlētājs? Nu, viens no mīļākajiem, jā. Mīļākais? Nu, nav tā. Laikam Ozoliņš, jā, nu, Miķelis Redlīgs patīk, jā, nu. Tā pirmā mūsu maiņa man viss patīk. Daudzreiz loterijās piedalāmies nejaušības pēc, bet šajā bija arī tādi, kuri uz to gājuši mērķiecīgi. Es ļoti patīkami tiešām būt te un tagad būt kreiklā, baigi labi. Mērķiecīgs plāns tas bija vai vienkārši iemetā čeku un palaimējās? Godīgi sakot, nopirku savam brālim jaku, bet kā loterēju tieši sevi gribēju ierakstīt tā. Un, jā, laimēju, tiešām gribēju, jo visu laiku skatos tieši pa televīziju. Un arēna Rīga tikai otru reizi, bet patīk. Oskars, būs, ka krekls tagad būs godu vietā? Protams, jā, uz sienas. Kā izrādās, universāla veikals Stockmann palīdzēs kādam īstam hokeja fanam tikt pie lieliskas dāvanas. Patīkam bija, es vēlēs izmēl Sandu Ozoļa kreklu, bet šis ir vēl labāks. Īstenībā, es pats īpaši neesmu pārāk liels hokeja fans, bet mums skolā vienai skolai visi ir ārkārtīgi liels fans, viņš jau no bērnības ir, bet viņam, kā nav krekls, iespējams, ka uzdāvināšu viņam šo kreklu. Kriskola krekls tad būs viņam, jā? Iespējams, ka jā. Pats mērķiecīgi gājuši šo balvu vai vienkārši tā gadījās? Vienkārši gadījās, bija veiklā un iegādājos un sanās sagā. Viņi man nekā zvanīja, bet es biju iztīrīgs maku un izmēks visus čekus, bet es nezinu, kāpēc šis čeks bija aizķeriet vienkārši un saglabājies. Ja nebūtu bijis čekanojot, arī nekā nebūtu. Kā pastāsties Stockmann mārketinga vadītājs Juris Prančs, akcijas mērķis bija, lai pie balvām tiek pēc iespējas vairāk hokeja fani. Akcijas galvenais mērķis bija, kas mums likās ir svarīgi, kad ir nevis viena balva, kā citreiz gadās lielā balva, bet mēs gribējām maksimāli daudz tos uzvarētājus. Un šī gadījumā mēs arī izmantojām to savu, kas ir Stockmann zvaigžņu komanda, šī te veselā komanda, 30 cilvēki. Un tad mums pašiem, protams, ir liels gandarījums par to, ka ir tik daudz uzvarētāju. Mēs ceram, ka tas arī bija varbūt motivācija tiem cilvēkiem piedalīties tajā loterijā. Un tagad, protams, tie uzvarētāji var izbaudīt gan to skatīšanos no šīs ložas, gan arī, protams, satikt pašas hokejus, kas pasniedz viņiem tās balvas. Akcija ir noslēgusies. Laimīgiem šobrīd ir jārisina svarīgas domas. Kur novietot laimīgo kreklu? Likt godu vietā vai kļūt par Arēnas Rīga patstāvīgo apmeklētāju hokeja vakaros? Jānis Celmiņš, Kristaps Driķis, Sporta centrs.com